Un iekšpusē, kā redzam, no spoguļu virsmas nav nesmakas. Tur ir palicis tāds, pašvaks, pelēks reflektors. Bet pilnīgi noteikti, kad viņš nespēs dot tādu gaismu, kā viņam vajadzētu dot. Tīpaši augšpusē, kur ir karstākā augšpus, apakšpus, kur ir kvaldieks. Tur ir vakars uz ezera. Te var redzēt, ka sāns ir bišķi spīdīgāks. Bet arī uzreiz parādīšu, kādam viņam vajadzētu izstīties. Tātad, tie, kas nezinu, vai zina, visi jau zina, ka tāda priekšā ir lēts, kas veido šo staru. Jo šai konstrukcijai to stara formu veido vienkārši šī te priekšā, šī te siena un pie, teiksim, sliktā stāvokļa esoša reflektora to stara formu nekādā veidā tas viss baigi neietekmē. Bet varam redzēt, ka viņam šits ir no tādas salīdzinoši pajauna, man liekas, kaut kāds Kijā bija vai kas tas reflektoriņš. Viņam ir jābūt kā minimums šitik spīdīgam. Tad arī var redzēt, parādīšu, kad iebāžu endoskopu, uz reāls mašīnas, kad var redzēt endoskopu, to kameras atspulgu tajā reflektorā. Te jau arī tā, nezinu, galīgi spīdīgs viņš arī nav, ja godīgi. Bet viņš ir stipri normālāks. Un tā problēma ir tā, kad neredzot šo te daļu, ko arī īsti, varbūt šidam lukturim vēl kaut kā viņu var mēģināt te iespīdināt slīpi, skatīties, vai tur ir vai nav tā spoguļu virsma, bet, baigi sarežģīt tas ir. Un viņu atjaunot maksā diezgan smuku summu, tas ir 50 eiro plika šī te atjaunošana, nemaz nerunājot par pašu lukturu izjaukšanu. Tā kā, nevajag pirkt kaķi maisā. Parādīšu, kāpēc pērkot lietotus lukturus. Ir jābūt diezgan uzmanīgam, un es teiktu, ka gandrīz tā, ka bez endoskopa baigi riskanti pirkt. Šitie lēts lukturi no Passata B6. Vizuāli jau viņi ir ok. Es nezinu, vai tā lēts bišķi tāda nav pienaina, bet labi. Tas būtu tā, bet vizuāli lukturs kā lukturs, viss vesels, smuki, bet parādīšu tūlīt, kas darās iekšpusē. Ielika tepat tajā lēcā, kas man bija, ko rādīja. Varam redzēt, kad endoskopam atspīdums ir. Tad var teikt, ka vismaz viņš ir kaut cik normāls, ka viņš spēj tā spoguļu virsmu kaut ko atstarot, jo savādāk nopirkt lukturu, kuram pēc tam vēl pa 50 eiro jātais kaut kāda reflektora atjaunošana, man liekas, ir pilnīgi bezjēdzīgi.